burciņu siņepi un glāzi piparu degvīni. Pēc šīs mikstūras balss pazudīs vispār, un jums vairs nebūs jārunā. Kodes vajag garlaikot. Ir jāieraksta video maģijas spāņu seriāls kaut kāds visā garumā un jārāda cauri dienai. Viņas no garlaicības vien nomirs. Ja jūs dzīvoklī daudz stāv mājā, ja, piebildi, ir ieviesušās žurkas, tad iebāziet koļus izlietnēs un vannā, attaisiet visus ūdens krāns, bet pats mierīgi dodieties projām. Galu galā ir sen zinām patiesība, žurkas plūdu gadīja savus mitekļus pavēt. Ja gadījumā tev uz kājām ir izaugušas sēnes, tad pasauc otomāru, tas izspārdīs micēliju. Ko darīt, ja jums kreisajā ausā ielīd zirneklis? Iebāziet labajā ausī mušu, tad zirneklis izdzirdēs mušu sīkšanu un ies uz otru ausī. Ja tev uz pakaļas ir uzmeties tetovējums, netīšām. Nu, kaut kāds cikspārnis tur vai drakons, tad vajag aiziet uz basteikalu un pasīst pakaļ pret zēbi. Ja grib mežā no uzmācīga lāča atkratīties, vajag skaļi teikt vēls, kur es to motociklu liku. Lācis domās, ka viņam atkal liks ar moci braukt un aizmuks. Ļoti kārtīgās un likuma paklausīgās faraona skudras vienmēr iet pa vienu un to pašu ceļu. Lai faraona skudras nekur neiet, tām uz ceļa vajag uzstādīt zīmi. Ne lēnāk kā 40 km/h. Faraona skudras tik ātri nevarēs, tāpēc neies nemaz. Ja mājā nāk skudras, vajag, vēl viens variants, vajag jūsu takšlim uzvilkt tapīra masku. Skudras dikti bīstās no tapīriem. Ja tev pēlī ieviesušies kršemileks un vohomurka, pēli vajag iznest kāp telpā un aizdedzināt. Ja kādam daudz utu galvā, vajag nesāt ķīveri. Utis nevar ilgi izturēt bez informācijas no ārpasaules. Viņas drīz vien līdīs ārā, avīzes palasīt, teļu palojot un tādā garā. Ja, ja tev iemetinājusies čūskazotē, tad vajag pārgrieziet uz pusēm. Vajag pūst stabulē, lai... Vajag pārgriezt uz pusēm, ja čūska vēdrā. Tas ir labi. Nē, vēlreiz, to mēs uz citu attiecībā. Ja tev iemitinājusies čūska azotē, tad vajag pūst stabulē, lai čūska danco. Pēc tam jāuzspēlē mājās, jāiet. Un jāpaziņo, ka zaļumbolle beigusies. Vēlams mikrofonā. Ja ausī ir iemeties franču prancis, tad otrā ausī vajag ielaist angļu kangļu. Kangļu, jā. Tad šie abi salamāsies savā starpā un vai nu nostīs viens otru vai laukā būs un viss. Ja uz balkona ir iemitinājies nezināms, bet paprāvs stāvs, tad vajag viņam visu nakti skaitīt skaļā balsī ar latgaļu akcentu līdz 300,000. Putekļu cītis var izdzīt stipri, tās sakutinot. Ja treptelpā dzīvo negantais nakts dimdkājs, tad viņu var izmācīt vai nu ar smaidīšanu, vai nu ar spārdīšanu. Ja ir tāda sajūta, kad kurpju purgalā dzīvo trīsuļoda kāpurim, tad vajag tā lēnām, it kā starp citu, pieiet un ar cirvi. Ja tu jūti, ka operā tev frakā ielien vecais kušs, tad vajag starpbrīdī viņa aizsauktais stūri parunāties. Nu, ko mēs darīsim? Kam tiks balva no autoskolas Vanaks? Man jau patika tas pats vienkāršākais, ja, kad Cēzars, ko iesūtīs. Jā. Ja nevarat tikt vaļā no tarakāniem, vajag skaļi bļaut. Es esmu dusmīgs jūsu kropļi. Okay. Tad tie sabīsies un aizmūs. Oriģināli. Vienkārši. Oriģināli. Kā savādāk. Nokaitināts cilvēks.